Tā, Audi Q7 kļūda. Sēstās akumulators. Pirmreizējā diagnostika. Visas kļūdas nodzēšot, viss paliek zaļš. Labrīt visiem jaunajā gadā. Jaunais gads man sākās ar šādu te Audi. Saucās Q7. Liels melns. Mašīna nav nekāda jaunā. Ja. Audiks kā jau Audiks. Klients jau bija atbraucis vecajā gadā. Uztaisījām diagnostiku. Sūdzības par to, ka 2 dienās apmēram noēda mums visu elektrību no akumulatora. Nu, un vēl tur dažādas sīkas problēmas. Tā, mēģināšu nostutēties, lai man te pret planšeti. Tātad, ko mēs te redzam? Ja, pirmā diagnostiku mēs taisījām, datums man ir, nav datuma. Tātad Audi 2007. gada 370 000 noskrējiens. Tā, nu tad te kodu kļūt, tad dzinējs pa turbīnu lambda zonde, tas mums it kā neskar. Tātad mums pitāņa klemme 30 bremžu sistēmā. Tālāk mums ir nav interface, nav sakaru. Optiskā šina pārāvums. Klimats drusciņ. Tā, centrālais bloks komforta 2. Nav signāla. Tātad ļoti daudz nav sakara. Sakaru. Avārijas lampa izsavienojums. Arī 09. blokā ļoti daudz kļūdu. Jā, tas ir daudz. Tad ir media players. Tur varētu būt sakars ar optiku. Paduškas. Šī pirmreizējā diagnostika. Jā, te mums kļūda daudz. Interface saucamais, jā, gateway blokā. Nav sakaru ar daudziem blokiem. Parkingiem un otrais komforta bloks. Bloku upravlение dostupam dzinēja iedarbināšana. Klimatroniks, atkal 2 sistēma komforta, nav sakaru. Nedarbojās arī, pagrūzeši visati, centrālais panelis, kas ir darbojās informācijas multimēdiju panelim, tas arī tur nedarbojās, puse. Bagažnieks, numuru zīmes. Tātad moduļu komforta atkal centrālā atslēga, klemme 30, karotkais zamikāņa, blok 2 komforts. Nu, te ir sabūferi. Nu, un šis te miera strāva virs normas. Tātad 71. bloks, AKB, akumulatora vadības bloks. Tas ir
tas būtu saistīts ar to, ka mums patērē elektrību 2 dienās nosēdina akumulātoru. Aizdomas tādas, ka neiet bloki gulēt. Kaut kas arī nav signālu, nav sakaru. Nu, ļoti daudz. Tas ir, un tagad ir jaunais gads, šodienas diagnostika. Mums ir palikuši, tātad es viņam nodzēsu, viņš nedēļu aizbrauca, un pēc nedēļas, tagad pēc jaunā gada atbraucām uz remontu, meklēsim vainu. Tātad mums ir palicis dzinēja bloks, tās pašas kļūdas, jā, tātad turbīna nav kalibrēta, lambda zonda degmaisījums, viņš ir dīzels. 30. klemme bremžu sistēma, deg, tātad interfejs nav sakaru ar 0,5 sistēmas dostupa puska dvigateļa, jā. Tātad optiskā līnija mums tāpat tās ir pušu, tātad no 7. bloks sēdeklis mums mazāk interesē, klimats spiediens mazāk, komforts 2 mums ir arī saglabājies, nav sakaru, bloku sistēmas dostupa dzinēja 09. bloks arī nav sakaru, ruļa vai tātad stūris kalonka arī nav, aizmugures, tātad kontroļa avārijas gaismas arī īssavienas paliek, tātad šie arī nodublējās, tātad media players arī palicis, tā, optiskā līnija arī. Komforta bloks 2 arī. Fanāriki, klēmē 30. Dzinējs, subwoofers. Un atkal 71. bloks tokpakoja. Tā, tas ir tā, un tagad ir šās dienas, lūk, 3. janvāris, 8:41 skatāmies. Dzinējs mums paliek, bremzes mums ir, atkārtojās. Sēdeklis mums ir, tā, ruļoja kolonka, tātad spriegumā kritums, dorožnī prasvēt arī saglabājās, navigācijas sistēma, zemes spriegums, tātad fanai kriška bagāžnās abrīvot sepu karotkai zema līnija, tātad arī paliek. Šina Dani Komfort ar 71. bloku nav sakaru. Tātad tas nozīmē, ka mums 71. bloks nav sakaru. Pirmo reizi bija, ka ir miera strāva pa lielu, un šeit nav sakaru. Nav sakaru. Es domāju, ka arī rekrutok pakoja 71. bloks virs normas. Es domāju, ka mums jāsāk ir ar 71. bloku. Jāmeklē, kur viņš atrodās, kas tur ir. Esmu iegūs informāciju nedaudz par auģiku. Tātad šo te var nokačāt ir Volkswagen sites msk.ru adrese, Google var sameklēt. Tur ir pa Volkswagen grupu ļoti daudz informācijas. Jo man ir jāsaprot, ko mums te vispārībā darīšana, ja? Tātad šeit mums ir aprīkojums, kur kas atrodās bloki, komponenti, relēji. Tātad man interesē
71. bloks. Nu, vispārībā, tātad, lūk, panelis, aprīkojums. Lūk, centrālais bloks, upravļieņa komporta sistēma, J773. Piekabes bloks, video kameras, un man vajag šo te akumulatora bloku. Bloku upravļieņi, bortovai seķi. Tas arī būs mums J519. Un saistīts mums ir ar diagnostiku interfeisu, un šī te nemaldos ir CAN komfort līnija. Par to mums arī rādās, ka mums ir kaut kur ir pušu arī klimatronika mums tur met ārā. Un arī reka bloku upravļieņa ir ruļovai kolonki. Ja, tātad stūres kolonka mums arī nav sakaru tur. Un panelis upravļieņa un indikācija klimatrona MMI panelis arī mums nedarbojas pilnvērtīgi. Tā, kas mums te tālāk ir? Nu lūk, kur ir arī saucamā šīna most, optiskais kabelis, un tur mums arī kaut kur ir problēma. Tātad uz šīs līnijas arī sēž šie te bagažnieki, komforta līnijas. Tā, jā, mums viņi visi ir saistīti. Tātad bortovais 519. Te kaut ko bija apraksts arī, kur viņš atrodas. 519. Tā. Topoloģija. Opā. J519. 773. Opā. 519. bloku. J5, tātad 4. pa zīmējumu. Tas mums ir priekšpusē. Bortovais, akumulatora baterija, 17. Rekur atrodas kreisā pusē zem beņķīša. Ļoti labi parādīts, kur kas atrodas, ja. Tātad man vajag šo te akumulatoru vadības bloku. Tā. Vajag otro komfortu, J773. Mums vajag. Tā 773, centrālais bloks 2, 23. Tas mums ir bagažniekā. Labajā pusē. Tur mums vēl 22 video kamera. Tā, 519. bloks, 4. Mums atrodas priekšpusē.
Es domāju, ka es sākšu ar bagažnieku, jo tur ir gan optiskā šina, gan nav sakara ar šo te otro bloku, un cik es palasīju fórumos, viņiem problēmas ir ar ūdeni. Tā, jo mums nestrādā gan komforta bloks 2, mums nestrādā tur ar videokamera. Kas mums tur vēl bagažniekā atrodas. Tātad visi šie te bloki atrodas mums bagažniekā. Jā, durvis, numur 2, videokamera, centrālais bloks komforta, tā, parkings. Jo saimnieks teica, ka bagažniekā viņam ūdens bijis. Es domāju, ka sākšu ar bagažnieku un tad iešu tālāk. Lūk, adrese, ja kādam vajadzīga ir dokumentācija par Volkswagen Škoda Seat Audi grupu, ja. Kur ir apakšā adresīte, varat pa brīvu nokačāt informāciju krievu valodā, ir arī angļu valodā oriģinālā, ja. Īstenībā ir diezgan daudz informācijas par blokiem. Tātad, ja, mums te viss ir aprakstīts, kur kas atrodas paneļi. Nu, apstrādājot šo te informāciju, mēģināšu kaut ko saprast, ja. Tātad informācijas mums ir daudz. Diezgan smalki viss ir aprakstīts. Visādi dati mums ir, patēriņi, tātad ģeneratoru, kā darbojas sprieguma regulators, ja, šīs te līknes, viss mums ir pieejams. Tātad datu līnijas, kontrollampa, kā darbojas, ja, ģeneratoram. Tad nākošais mums ir šis te, kā ģeneratoru pārbaudīt, cik ir nominālais, zemes, paaugstināts spriegums, visi šie te Volkswagen dati, rūpnīcas dati šie te ir. Jā. Kur kā izjaukt, kur kas jānospiež. Jā. Pa aizmugures lampām. Tātad pa blokiem. Nu, lūk, bloku upravление, 2 бортовой сети. Varianti, kur atrodas pat previm tā zem labā sēdekļa. Nu, arī īstenībā nav labākā vieta, lai kaut kādi tur brīni notiktos. Tātad šis te sankcionālais palaišanas bloks. Stūres. Ne, pusku двигателя. Nu jā. Durvju vadība. Sēdekļu atmiņas bloks, struktūras schēma. Nu, kas man vajadzīgs ir centrālais bloks komforta. Tā, tas ir komforts numur 1. Man vajadzēja komforta numur 2, kas ir aizmugurē. Lūk. Bloku upravление. Nu, sistēma 2. Tā, tad tur ir šie te gaismas, jā, kas man nederēja. Un linšina uzstādīšanas vieta, zadņi aizmugurē labā puse. Nu, sāksim ar viņu.
jo tur arī ir visvairāk kļūdu. Tātad kur arī schēmiņa, kur kas pievienots, jo arī bagažnieks neaizverās līdz galam ciet pirmo reizi. Jā, reku bagažnieka atslēga ir visiem slēdzīšiem. Es saprotu, ka 2 tā G525 un G526. Nu, te būs mums ko padarboties. Nu, ko? Informācija esmu padalījies, apskatījuši, mēģināsim to visu likt lietā. Izlēmu, ka sākšu ar 644. paneli, 71. bloks ar akumulatora vadības bloku, jo viņam nav šīs te kanu līnijas. Atradu Karminā schēmu. Ja, tad šeit mums ir kanu līnijas. Ja, bloks 644. Štekers T46A. Lūk, viņš ir 46 pin konektor aiz kreisās puses drošinātāja paneļa. Sāksim ar kanu līnijas pārbaudi. Esam pie kanu līnijas. Kanu līnijas mums bloks ir rekur 23 pini. Iekšā ir precīzi 46, divās rindās. Mums vajag 19. Es jau rekur ar baltu marķierīti atzīmēju. Esam uzstādījuši oscilogrāfu. Kaut kā man vajag nostutēties, lai varu jums labāk parādīt. Tā, šitā. Kaut kā šitā statīvs mums tur nestāv. Un tagad pabrauksim pa piniem ar šupiku. Tātad pirmais kanu līnija ir, nākošais kanu līnija ir. Nu, un tagad, lai nekavētu pagastu, braucam uz 19. pinu. Mums nekas nenotiek, tas ir low. Un tā, ja. Un otrs vats, hop, mums uzliec augšā 5 volti, ne, 3,86. Ja. Un tas ir no akumulatora vadības bloka. Tā, pārējie. Kaut kas ir, kaut kas nav. Nu, ko jātiek zem beņķa? Te ir bloks. Tiksim klāt, pārbaudīsim vadus. Pārbaudām kanu līniju uz beņķa, uz akumulatoru, to kontrols moduli. Pienāk uz abām kājiņām. Signāls mums ir. Tīri normāls. Tā. Ir 4,2 volti. Tā kā kanu līnija mums no šejienes caur grīdu viss līdz blokam kā normāli. Blokā beigo koroziju neredzēs, apkūtīšu klīnerīti, likšu štekeri atpakaļ. Pagaidām šeit viss zem beņķa ir šāda te
iedzīva akumulātors, drošinātāji. Nezinu, tagad nākošais līdīšu bagažniekā un skatīšos, kas tur ir ar to otro komforta bloku. Vēl tagad aiztaisīju visas slēdzenes ciet, durvis atstāšu vaļā. Man te ir mīnusa kabelis. Gribu uzlikt virsū strāvas cangu un pastīties, cik man tērē mašīna miera stāvoklī, lai zinu, kur rakt, kurā virzienā. Vēl kapotam jāieliek āķis iekšā. Pievienoju multimetru, noskrūvēju piru patronu nost, pieliku uz klemmītēm pāri multimetru. Mums ir 3 ampēri, tas ir precīzāk. Izraustīti drošinātājs, nekas nav bagažniekā, es atvienoju uz ātrām rokām. Atrauti blokus, ko te varēja vaļā. Pagaidām ir tie paši 3 ampēri. Nezinu, jāskatās tagad tālāk. Nošklādēties un iet iekšā.
2 ampēri. Nekāda patēriņa nav. 0. Fināls ir tāds, ka es izraustīju visus štekerus bagažniekā, atvieno visus blokus, visu kaut ko rekā mums subis jāpievieno ir atpakaļ. Un lieta mums sekojošā ir. Man ir patēriņš 0,2. Ja, tātad 100 miliampēri, 200 miliampēri. Kaut kas. Aizgāja vietā. Vai nu slikts kontakts kaut kur bija un izkustinājās. Un darīsim tā. Kopā neko neskrūvēšu. Pārbaudīšu vēl aklamatoru uz testa, kāds viņam ir, vai atbilst mašīnas pierakstīšanai, jo man aklamators lādējās, paskatīšos, kāds viņš uzlādējies ir. Nu, un atstāšu mašīnu līdz rītam garāžā un paskatīšos, cik būs sprieguma kritums. Pusstundu uztaisīju pīpauzi, atnācu, mums ir patēriņš 0,20 miliampēri. Duris man ir šādi te, man ir bagažnieks gan vaļā attaisīs un aizspiest un kapats ir vaļā un aizspiest vienkārši ciet. Nu, ko pārbaudīsim aklamatoru, arī cik viņš man būs uzlādējies. Un jāpārbauda arī aklamatora parametri, vai viņš ir pierakstīts īstenībā. Atvienoju bloku. Ja. Štekeris mums tur nav tik traki. Nu, bet rokās paņemot, es jau jūtu, ka viņš ir karsts. Un te jau var redzēt jau baltus, jau visādus te nosēdumus. Šo te attaisīsim vaļā uz galda, pastīsimies, kas tur notiekās. Bet tas izskatās, ka nav vienīgais. Un tur arī bija optika pušu. Viņam pienāk arī optika. Jā. Optika mēs kamerā redzam? Neredzam. Un cik mums tagad ampēri? Ampēri nokritās uz 6. Plus lādētājs. Tā. Atvienojam tagad lādētāju. Hops. Aklamatorā pareizi slodzes bija. Tā. 0,4 ampēri. Vēl kāds bloks gulēt. Pievienosim atpakaļ un pastīsimies tūlīt, cik būs. Tā, pievienojām bloku. Ops. 1,1 ampērs. 1,5 ampēri. Pagaidīsim minūtes 10. Tā, pagāja minūtes 10, 1,4, 1,5, 1,6, tā lēkā. Nu ko, tagad viņš padzisa bišķi. Vienojam nosti
Tekeris nost. Nu, 5. Tad vēl nokritīsies. Nu, laikam vainīgais nejauši, nebija viņš. Un pēkšņi uzrādās. Nu, apskatām rūpīgāk. Tātad te mums ir balti pleķi. Jā. Apstīsimies, kas tur platē iekšā, apakšē vaļā. Tātad, ja ūdens tur ir tecējis, pašos štekeros nav. No augšas it kā jau vāks virsū, baigi interesanti. Bet apakšā visu tukša. Nu, te jau pilnīgi reko redzēt. Vai, viss ir zaļš, viss ir oksīdos. Tātad tikām līdz trubām. Lūk, viņa mēģināšu nofokusēt. Jā. Tad rekur jau ir. O. Ūdens piles. Jā. Ops. Nekāds tas savienojums nav. Tātad trubas mēs izpūtīsim. Jāapskatās, ko mēs tur varam darīt. No otrā pusē jau var redzēt, ka ir lūk. Balts jau novilcies uz leju. O, pat nokrita. Oi, viss ir te slapš. Nu, labi, ka te nekā nav. Te ir pečka. Izskatās, ka būs jāapstās internetā, kā viņas atrestaurēt. Nu, te tas savienojums tāds, nu, lūk, jau garām viss ir tecējis. Šī vispār neko vairs neturējās. Izpūtīsim, jāapstās kādas idejas, kā tur varētu viņu ar ko savienot un noizolēt. Redzēt, tā skrūvējam vaļā. Tā. Pēdējās skrūvītes. Ņemam nost. Te jau tīri neko. Tā, jātiek pie pārējās plates. Ir klucis. Te ir ventilators. Mums ir dzēsēšanas bloks. Tā, ventilatoru atvienojām. Oi, te. Ko? Ups, tā.
uz korpusu varam redzēt, ka pilnīgi zaļš jau oksīdi. Kas mums te? Šitā mēs redzam, ņemam ekrānu vaļā. Hops. Tā. Tā, re, kur ir ūdens padarījis savu darbu. Neki tur kaut kas zaļš, oksīdi, dedzis nekas nav, bet es domāju, ka kaut kāds sprieguma regulators no ierindas ir izgājis. Kur tur ir platē zaļumi. Nu, es šādus te blokus neremontēju. Tā, attaisīsim otru pusi vadā. Šādus blokus negribu remontēt tā. Nu, te jau var smukāk redzēt. Tā. Lūk, platē ir rekur oksīdi. Te jau vajadzētu zem mikroskopu skatīties varbūt, bet, nu, vienalga. Plate ir bojāta. Tā. Uzlikšu bišķi palielinājumu. Nu, tātad. Rekur zaļš, zaļi oksīdi. Rekur. O, tā. Kas mums te ir? Tā, tur kaut kas jau ir. Šitien kaut kas nav labi. Ņem tālāk. Tā, ui. Tie izskatās pēc tranzistoriem. Nu, tātad nav brīnums, ka plate mūs sila. Nu, nezinu, oriģinālie numuri rekur ir. Numuri mums ir, plates mums ir. Nu, šoreiz, lai saimnieks domā, vai nu dot kādam remontēt radiomehāniķim, vai meklē lietotu. Nu, ko uzliekam pa nakti lādēties akumulatoru. Rītdien pārbaudam vēlreiz akumulatora stāvokli, cik viņš būs noēdis vai nenoēdis, cik būs salādējies. Un pārbaudīsim vēlreiz noplūdes. Un jāizdomā, kā neutralizēt ūdens tecēšanu. Otras dienas rīts atnācu
uzmet uz lielā kabeļa strāvas cangumus ir 0,03 un ieliku ampermetru parasto, izņēmu pirapatronu ārā, ieliku starpā parasto multimetru uz 200 mA, mums praktiski ir 10 mA. Tur rāda, nu šitam ir kļūda. Jebkurā gadījumā automašīna nostāvēja tagad visu nakti, nekādas noplūdes mēs vairāk neredzam. Vainīgs izrādās mums tomēr bija šis te multimēdiju vai pastiprinātājs, vai kas viņš ir, šis te tur bloks Bose audio sistēma. Un strādā arī optika, tur arī padzīvojās. Varēja redzēt, ka signāli te visi savs. Ko izdarījām ar bagažniekā? Tātad bagažniekā, bet lūku. Ja. Tātad šeit vakardienā fēnu visu nosildīju. Uztinu lentu, zem lentas uzliku apakšā līmi. Nu, tur ir un pašu štuceri uzsēdināju uz L-ringa hermētiķa. Nosildīju, nožāvēju visu, nu, vajadzētu forši turēties, pakustināsim. Jā, turās stingri, un es domāju, ka tur vairāk ūdens garām nenāks. Izslaucījām, izžāvējām, bagažnieks savs. Viena problēma būtu uzvarējuši. Skatīsimies, kas tur tālāk būs. Jāsagaida, man ir pasūtīju speciāli optiskai līnijai cilpas, lai var savienot un redzēt, kas notiek tālāk. Nu, varam redzēt arī optiskais signāls strādā. Bet viņu mums vajag savienot, lai šo te Bose izslēgt no sistēmas, lai strādātu pārējā multimēdija. Pirmajā reizē akumulatora tests mums parādījās, ka mums ir jānomaina, ka darba spējas ir 76%. Jā. Pēc tam es uzliku lādēties uz smart testa, tā sakot, savu jauno smart lādētāju uzliku lādēties. Vakardien visu nakti viņš lādējās, uzliku tā saucamā nevis parasto lādēšanu, bet uzliku remontu lādēšanu. Viņam tāda funkcija, ka viņš ar impulsiem lādē to akumulatoru. Nu, un šodienas tests, tagad pēc visiem pārbaudēm, ka mums noplūdes nekā nav, parādījās, tātad uzlādējies pa 100%, darba spējas ir atjaunojušās līdz 80%, un, tā sakot, хорошая, labs stāvoklis. Akumulators mums atjaunojās. Dzinēja palaišanas brīdī kritums 10,6 volts, tātad aķis mums tura. Ir starteris jāmaina. Starterim ir jau pēc skaņas var just, ka ir ļoti, iet uz galu. Nu, un lādēšana mums uzrādās, ka arī tīri neko 13,75 dotajā mirklī, un pulsācija ģeneratoram arī iekļaujās normas robežās, tā kā, launčam es uzticos, jā, diezgan precīzi, nav pievīles īstenībā, pēdējo 2 gadu laikā tā akumulatora testi diezgan precīzi. Nu tā, ar kaut ko jau esam tikuši galā. Tā ir pagājuši dažas dienas, redzam, ka mašīna ir slapti, iedzina šodien garāžā, visas šitās kaut kāds 3 dienas stāvēja ārā, kur jau var redzēt, ka visi jumts, visi slapši, visi ir atkusis, un pārbaudam manu bagāžnieku. Tā, kā redzam, paspīdināsim gaismu, jā, mana prieku, ap subi, viss ir sauss, jā, nav man ūdens, viss ir, tad viss mums ir te sauss. Tātad ūdens tecījumu tā esam novērsuši.
beigto blokus izņēmu ārā. Un esmu nopircis pasūtījis šādu te optiskā kabeļa pāreju, kuru lūk liksim te savienojumā iekšā. Reik jāpaspīdina. O, tā. Mums te kaut kā reik, kur ir. O, uzspīd optika, jā. Strādā, meklē pārējās un vienosim kopā. Bloks būs izslēgts un vajadzētu nostrādāt visai pārējai sistēmai. Hopā, optika mums pa smuko savienojās. Ejam skatīties, kas notiekās. Vai atslēga aizmirsās. Tā. Viss notiekās. Panelis ieslēdzās. Panelis mums ieslēdzās, viss strādā. Kas mums te ir? Kārs. Iededzam info. Kā visas podziņas arī strādā. Setups, kārs, viss. Radio. Tā, ar optiku arī esam tikuši galā. Un tagad jāspēj, kas te pārējais notiekās. Tad mums ir problēmas ar šo te panelīti, jo pārsteidzot viņš lec pa dažām funkcijām tikai un visu neveic. No klienta sapratu, ka ir kaut kas uzlīs virsū. Jaukšu viņu ārā, skatījos internetā, ja izmazgājot, varētu būt, ka palīdzēs. Ja savādāk mums nestrādā visas sistēmas, ne radio, ne kastē. Ja, tad nevaram pārslēgties starp viņiem arī. Ko? Jauksim ārā paneli, skatīsimies. Panelis ir laukā, un kā redzam, šeit var redzēt kaut kas šķidrs un lipīgs, vai nu limonāde, vai kafija, un kaut kas ir ielījis iekšā. Tad panelis varētu nestrādāt. Pats panelīts ir uz galda, nekas tur sarežģīts nav, viņš ir šādiem te Volkswagen klipšiem, raujās vienkārši ārā. Pogas visas ņemās nost, internetā ir diezgan daudz visādu video pamācību, neiešu te dublēties. Tā, kad izjaukšu, tad parādīšu, kāda izskatās plate un kas tur ir salipis. Plate uz galda, ātrumā vizuāli baigi nekā slikta neredzu tā. Neņemšu, notīrīšu. Man ir šāds te vēl speciāls aerosols. Tas aizsarg slānu un atgrūžu mitrumu veido vecajiem krājumiem. Nomazgāšu plati un aiziešu zem mikroskopa, pārlodēšu šo te šteigdozi. Man tādas aizdevums, ka tur, man liekas, 1 vai 2 kontaktiņi nav vaļīgi. Nu, tad liksim visu kopā. Šķidrums ir iztecējis cauri un izžuvis. Cerēsim, ka nekādu bojājumu mums nebūs.
Katrā ziņā labāk palika. Podziņas visas strādā. Lampiņas deg. Jau uz displeja arī kā viss atsaucās. Vienīgi šī te negrib strādāt tā normāli. Ja straujāk pagroza, tad visi pārlec pāri. Nu, katrā ziņā labāk palika, iztīrījās, kontakti uzlabojās, funkciju veids. Nu, mašīnai ir gadi un arī noskrējiens. Neko nevar darīt. Secinājums par remontu. Par Audi mašīnai jau nevienai nav nevainas, kamēr viņa darbojās. Šeit, ja grib braukt, jāieguldās arī krietni daudz. Nu, savu, ko es varēju izdarīt, elektrības noplūdu atradām, lūku sataisījām, bagažnieka ūdens netek, pastiprinātājs ir beigts, panelīti izmazgā iztīrīju, darbība uzlabojās, visas lampiņas spīd, mūzikas nav, bet, nu, katrā ziņā ir kaut kas pozitīvs. Aklamators tomēr vairāk pa 3 dienām netur, jo tomēr viņam laikam Audi prasās to, ko viņam var pierakstīt. Šeit viņš ir bijis ar to, ka viņam noplūde, viņam palikušas darba spējas bijis kaut kādiem 70%, tomēr 3 dienas pastāvot, nu, 4. iedarbināt vairs nevar. Vai nu katru dienu jābrauc, vai jāmaina aklamators, vai jāgaida siltāki laiki. Vai arī jāmeklē, tiešām ir jāpērk ir gandrīz vai kā oriģinālais. Tie tomēr kalpos ilgāk. Nu, tā secinājums. Atdodam klientam, ko varēju, to izdarīju. Nu, lai nu veiksmīgi viņam braucās.